uz Salaspils koncentrācijas nometni. Varšavas geto likvidācijas operācija 1943. gados piedalījās arī latviešu formējumi. Varšava iznīcināja 56,065 cilvēkus. Pēc izmeklēšanas datiem 1945. gadā no 31. janvāra līdz 2. februārim latviešu 15. Waffen-SS divīzijas karavīri dzīvus sadedzināja 35 poļu armijas karagustekņus. Biļķernieku mežā nošauti 46,500 cilvēki. Liepājā, Palsos un Cārnīgava stācija 10,000 cilvēki. Salaspils koncentrācijas nometnē 54,000 cilvēku. Rombulas mežā 38,000 cilvēki. Kopā Latvijas teritorijā fašisti un vietēji kolaboracionisti iznīcināja 313,000 mierīgos iedzīvotājus. Tā ieskaitā 39,835 bērnus un 330,000 padomju karagustekņus. 1943. gadā 18. decembrī Zana Goras Sādža rietījos no Novgoroda. Latviešu brīvprātīgas SS brigādes karavīri nošāva 250 mierīgos iedzīvotājus. Bet 1944. gadā janvārī viņi piedalījās cilvēku masu nošaušanā Čudovas pilsētā, Ļeņingradas apgabalā. 21. janvārī Gluhājas Sādžu šķūni ieslēdza un nošāva 200 cilvēkus. Kopā no 1943. gadā 18. decembrā līdz 1944. gadā 5. aprīlim latviešu 19. Waffen-SS divīzijas personāla sastāvs piedalījies soda ekspedīcijā.